Labdien! Mani sauc Anete Ilves, es pārstāvu Tiesību sargu biroju, un šodienas tēma ir mākslīgais intelekts un pamatiesības. Sāksim nedaudz ar mākslīgā intelekta vēsturi. Pirmo reizi mākslīgais intelekts parādījās pagājušā gadsimta 60. gados, un to sauc par mākslīgā intelekta pirmo vilni vai pirmo posmu. Otrais posms sekoja no 70. līdz 90. gadiem, un pēc 2000. gada ir uzskatāms, ka ir sācies mākslīgā intelekta trešais posms, jeb trešais vilnis. Tas, kas ir svarīgi norādīt, ir, ka nevienā no šiem posmiem mākslīgais intelekts nav nekad ticis saistīts ar pamatiesībām. Pamatiesības un mākslīgais intelekts kā diskusija temats ir principā pēdējo gadu temats, un šeit ir jānorāda, ka arī pati joma, tātad mākslīgā intelekta izstrādātāji sāka vērst uzmanību uz to, ka mākslīgā intelekta tehnoloģija sāk kļūt savā ziņā par sistēmu, kas ir orķestris bez diriģenta. Līdz ar to visā pasaulē sākās sacensības par to, kurš pasaules reģions visātrāk izstrādās regulējumu, kas attieksies uz mākslīgo intelektu. Šeit jānorāda, ka Eiropa ir uzvarējuši šajās sacensībās, un attiecīgi 2024. gadā gan Eiropas Savienība, gan Eiropas Padome, tātad gan Brisele, gan Strasbūra pieņēma katru savu regulējumu, kas attiecās uz mākslīgā intelekta, uz mākslīgo intelektu. Attiecīgi Eiropas Savienība pieņēma regulu, ko mēs arī saucam par mākslīgā intelekta aktu, un šīs te regulas mērķis ir veidot uz cilvēku vērstu un uzticami mākslīgo intelektu, vienlaikus atbalstot arī inovācijas. Savukārt Eiropas Padome pieņēma konvenciju par mākslīgo intelektu un cilvēktiesībām, demokrātiju un tiesiskumu. Atšķirības starp šiem diviem tiesību aktiem ir tajā, ka konvencija, kā ikviena konvencija, ir tāda vispārīgāka, kamēr mākslīgā intelekta akts ir diezgan tieši, tas nosaka precīzas institūcijas, kas ir jāizveido, un precīzas darbības, kas ir jāveic. Vienlaikus ir jānorāda, ka Eiropa ar šiem abiem tiesību aktiem cenšas arī savā ziņā ietekmēt pārējos pasaules reģionus. Piemēram, Eiropas Padomes konvencija ir atvērta parakstīšanai ne tikai Eiropas valstīm, bet arī valstīm no citiem reģioniem. Piemēram, to jau ir parakstījuši Japāna, Kanāda, Amerikas Savienotās valstis. Savukārt Eiropas komisija attiecībā uz mākslīgā intelekta aktu cer, ka šis akts būs ar līdzīgu ietekmi kā datu regula, respektīvi tātad datu regula kā Eiropas Savienības regula tiešā veidā skar Eiropas Savienības dalībvalstis. Tomēr netiešā veidā šī regula ir ietekmējusi arī citas pasaules valstis, ņemot vērā to, ka šīs valstis vēlās sadarboties ar Eiropas Savienību, līdz ar to šīs valstis arī savos tiesību aktos pārņem datu regulas prasības, un tāpēc Eiropas Savienība cer, ka arī līdzīga situācija notiks attiecībā uz mākslīgo intelektu aktu. Tagad parunāsim par izmaiņām, ko šis te mākslīgā intelekta akts ir ieviesis mākslīgā intelekta sistēmās. Ja līdz šī mākslīgā intelekta akta pieņemšanai mākslīgā intelekta sistēmas pārsvarā skāra tādus jautājumus kā privātuma, datu aizsardzība. Tātad šīs nozares, kas vairāk skar datu aizsardzības regulu, tieši tāpat tika vērtēti tehniskie aspekti, dažādi biznesa riski, juridiskie riski. Savukārt, mākslīgā intelekta akts paredz, ka būs dalībvalstīs jāizveido speciālas institucionālās struktūras, citiem vārdiem sakot, šim orķestrim, kas ir bez diriģenta, tagad tiek iecelti diriģenti. Šīs struktūras būs atbildīgas par to, lai cilvēki varētu lietot drošu un nekaitīgu mākslīgo intelektu. Tieši tāpat mākslīgā intelekta akts paredz arī sodus, jāatzīst, ka šie sodi ir diezgan ievērojami. Mākslīgā intelekta akts vienlaikus arī iedala mākslīgā intelekta sistēmas četrās dažādās kategorijās, un to sauc par riskos balstīto pieeju. Tieši tāpat mākslīgā intelekta akts paredz arī to, ka ir jānodrošina pamatiesība aizsardzība, un tā
tātad tas ir kaut kas daudz plašāks, kā līdz šim mākslīgais intelekts ir skatīts un vērtēts. Bet, lai nebūtu tā, ka šis jaunā sistēma ir pārāk sarežģīta, tad uz šo brīdi, kas ir 2028. gada marts, Eiropas Savienības līmenī tiek izstrādāts dažādas vadlīnijas, kas varētu palīdzēt visām mākslīgā intelekta aktā iesaistītajām pusēm. Ja mēs runājam par pamatiesībām un mākslīgo intelektu, tad vispirms ir jānorāda tie avoti, kur mēs varētu meklēt šīs te pamatiesību sarakstu, jeb šos te pamatiesības, kuras būtu nepieciešams izmantot tajā brīdī, kad mākslīgā intelekta sistēmas tiek izstrādātas. Un šajā gadījumā ir vērts norādīt, ka šis te pamatiesību saraksts ir atrodams gan mūsu pašu satversmes 8. nodaļā, gan arī mēs varam paņemt Eiropas Savienības pamatiesību hartu, kas attiecīgi ir brīvi pieejama arī tā skaitā digitālajā vidē. Šajā prezentācijā es esmu norādījis tikai dažas no pamatiesībām, kuras būtu nepieciešams ņemt vērā tajā brīdī, kad cilvēks nonāk saskarsmē ar mākslīgo intelektu, bet pilns saraksts ir attiecīgi pieejams pamatiesību hartā. Līdz ar to mākslīgā intelekta sistēmai ir jārespektē cilvēka cieņa, jārespektē tiesības uz dzīvību, tiesības uz personas neaizskaramību, vārdu un informācijas brīvību, tiesības uz izglītību un bērnu tiesības, kā arī citas tiesības. Vienlaikus ir mākslīgā intelekta akts paredz arī to, ka ir jānodrošina diskriminācijas aizsardzības princips. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka vispirms ir jāsaprot, kas tad īsti ir diskriminācija. Tas, ko Tiesību sarga birojas savā praksē ir saskāries, ir, ka ļoti bieži cilvēki nesaprot, kas ir diskriminācija, un cilvēki uzskata, ka diskriminācija ir strīds vai nepatīkama situācija vai situācija, kurā kāds cilvēks apvainojās. Mēs to parasti saistam ar to, ka diskriminācija kā tāds ir skaists, skanīgs termins, līdz ar to tas tiek izmantots vietā un nevietā. Tomēr, lai mēs runātu par diskrimināciju, mums pirmām kārtām ir jāņem vērā diskriminācijas kritēriji. Un attiecīgi, ja tiek īstenota nevienlīdzīga, nepamatota atšķirīga attieksme pamatojoties uz kādu no šiem kritērijiem, tad mēs varam runāt par diskrimināciju. Tātad, nākamais jautājums ir par to, cik tad mums īsti ir šie diskriminācijas kritēriji. Jāatzīst, ka Latvija ir diezgan bagāta ar diskriminācijas kritērijiem. Vēl viena valsts, kurā ir līdzīgs skaits diskriminācijas kritērija, ir Francija. Un Latvijā tiesību aktos ir atrodami kopumā 28 diskriminācijas kritēriji. Gan tie, kas izriet no satversmes, gan arī tie, kas ir vienkārši iekļauti citos likumos. Un daži no šiem diskriminācijas kritērijiem ir dzimums, vecums, invaliditāte, seksuāla orientācija, tautība, rase, reliģiskā pārliecība. Un attiecīgi šis te pamatiesību katalogs ir jāņem vērā tajā brīdī, kad vai nu tiek izstrādāts mākslīgā intelekta sistēmas, vai nu šīs sistēmas tiek paņemtas lietošanā, vai nu jebkurā gadījumā kāds cilvēks šo te izmanto šīs te sistēmas. Tagad mēs parunāsim par darba ņēmēju tiesībām mākslīgā intelekta laikmetā. Sāksim ar dažiem piemēriem. Šie ir piemēri, kas ir reāli notikuši, neviens no tiem nav izdomāts. Un parunāsim par to, kādi jau diskriminācijas aizlieguma pārkāpumi ir notikuši realitātē. Tātad, pirmais piemērs ir darba meklēšanas platforma, kurā ik viens lietotājs var ielogoties, norādīt savus datus, savu vēlamo potenciālo nākamo amatu, pienākums un tam līdzīgi. Tomēr tas, ko šī platforma darīja, viņa ne tikai atlasīja potenciāli labākās vakances, viņa šīs vakances atlasīja pēc dzimuma principa. Respektīvi, tātad cilvēkam tika piedāvātas vakances nevis balstoties uz cilvēku iepriekšējo izglītību vai darba pieredzi, bet gan balstoties uz dzimumu. Līdz ar to šajā gadījumā tika konstatēts diskriminācijas aizlieguma pārkāpums dzimuma dēļ, jo pēc būtības šādai situācijai nevajadzētu notikt. Un attiecīgi šajā gadījumā bija ne tikai diskriminācijas aizliegums, bet arī tiesības uz darbu ierobežojums. Nākamā darba meklēšanas platforma
Pašlaik ir attiecīgi notiek izmeklēšana par šīs platformas darbību, bet šī platforma pamanījās kandidātiem automātiski nosūtīt atteikumus. Respektīvi, kā tas viss tika atklāts, bija cilvēks attiecīgi pieteicās caur platformu uz brīvajām vakancēm, un attiecīgi atteikumus šis cilvēks saņēma vai nu nekavējoties, vai nu dīvainās diennakts stundās, piemēram, 2-3 naktī, kas attiecīgi šim cilvēkam lika uzdot jautājumus, un attiecīgi izvērtējot šo te darba meklēšanas platformu, noskaidrojās, ka šī platforma diskriminē kandidātus balstoties uz vecumu, rasi un invaliditāti. Pēc būtības tas nozīmēja, ja platforma uzskatīja, ka kandidāts ir pārāk vecs konkrētajam amatam, tad šī informācija par kandidātu pieteikumu pat netika nosūtīta konkrētam darba devējam, bet platforma pati pieņēma lēmumu. Tāpat darba meklēšanā var būt problemātika, ja šie darba sludinājumu izplatīšanā tiek izmantota sociālo mediju platformas, kas attiecīgi var veicināt dzimumu stereotipus un turpināt dzimumu segregāciju konkrētās darba vietās. Piemēram, reklāma par kravas automašīnas vadītāju amatu saņem 93% vīriešu un 7% sieviešu. Tad mēs pievēršamies vienu konkrētu uzņēmumu personāla atlases rīkam, kas tika veidots ņemot vērā vēsturiskos datus, jeb šajā uzņēmumā pēdējo 10 gadu laikā iesniegto CV skaitu un attiecīgi, kur vairāk šie kandidāti bija vīrieši, kas nozīmē to, ka programma pati izsacināja, ka sievietes šajā konkrētajā uzņēmumā pieņemt darbā nav vēlams. Tad, kad šī informācija nonāca atklātībā, tad uzņēmums centās mainīt algoritmu, bet algoritms pamanījās izsacināt kandidātu dzimumu, ņemot vērā dažādus citus kritērijus. Līdz ar to uzņēmums pieņēma lēmumu šo te mākslīgā intelekta rīku vairs neizmantot. Pārējot pie citiem jau esošiem pārkāpumiem, šeit ir jānorāda arī uz sejas atpazīšanas un emociju uztveršanas sistēmām, kas var izraisīt diskrimināciju rases vai invaliditātes dēļ. Piemēram, Uber izmantoja sejas atpazīšanas tehnoloģiju tajos brīžos, ja darbinieks gribēja uzsākt savu dienas darbu. Attiecīgi, tad darbiniekam bija iespēja piekļūt šai darba lietotnei, ja viņš noskanēja savu seju. Bet tā kā šī sistēma rīks attiecīgi nebija pietiekami apmācīts ar dažādiem datiem, tad attiecīgi tie darbinieki, kuriem bija tumšāka sejas krāsa, tad attiecīgi viņi nevarēja vai nu vispār piekļūt šai darba lietotnei, vai viņiem tas prasīja daudz ilgāku laiku, un attiecīgi tas ietekmēja arī viņu darba rezultātus un tādējādi arī atalgojumu. Savukārt uz emociju uztveršanas sistēmām te ir arī tieši tas pats, ka vairāk iespēja, ka notiks diskriminācija, ir attiecināma tieši uz cilvēkiem ar invaliditāti, jo šīs te emociju analīzes programmas var nebūt pietiekami apmācītas, un tāpēc arī tās nedarbojas pareizi. Pārējot pie temata par to, ko tad īsti mākslīgā intelekta akts paredz un kādas šīs sistēmas ir atļautas darba vietā, ir nepieciešams vērst uzmanību uz to, ka nodarbinātība saskaņā ar mākslīgā intelekta aktu skaitās viena no augsta riska jomām, un attiecībā uz šo te jomu tiek arī paredzēti specifiski nosacījumi. Līdz ar to, ja ir mākslīgā intelekta sistēma, kas izsacina fiziskas personas emocijas darba vietā, tad šādas sistēmas skaitās aizliegtas, tātad darba devējs viņus nevar izmantot, izņemot, ja šī sistēma ir nepieciešama medicīnisko vai drošības iemeslu dēļ. Lai nonāktu līdz atzinumam, ka sistēma tiks izmantot medicīnisku vai drošības iemeslu dēļ, šie sistēmai tātad ir jāaiziet konkrētas pārbaudas procedūras, attiecīgi šajos iestādēs, kas tagad tiks norīkotas kā institūcijas, kas pārbaudīs šo mākslīgā intelekta sistēmu atbilstību.
Tad ir iespējams nodarbinātības jomā lietot sistēmas, kas darbojas līdz darba līguma noslēgšanai. Tātad tās ir sistēmas, kas analizē pieņemšanu darbā, atlasi vai darba sludinājumu izvietošanu. Tomēr šīs sistēmas skaitīsies augsta riska sistēmas, uz kurām attieksies īpaši drošības nosacījumi. Citiem vārdiem sakot, šīs sistēmas būs jāpārbauda, vai tās attiecīgi atbilst visām pamatiesībām, vai ir iespējams atklāt šos pamatiesību riskus un vai ir iespējams viņus šos riskus arī labot. Tieši tāpat būs atļautas arī mākslīgā intelekta sistēmas, ko izmantot pēc darba līguma noslēgšanas, citiem vārdiem sakot, tādas sistēmas, kas varētu analizēt darbinieku darba sniegumu, attiecīgi aicinot paaugstināt darbinieku vai gluži pretēji izbeidzot darba tiesiskās attiecības. Tomēr arī šajā gadījumā šīs būs uzskatāms par augstu riska sistēmām un uz viņām arī attieksies īpaši drošības nosacījumi. Pārējot pie tā, kāda tad īsti būs darba ņēmēja tiesības šajā jaunajā digitālajā laikmetā. Tad pirmām kārtām darbiniekam ir tiesības zināt, ka darba atlases vai vispār darba procesā kaut kur līdzdarbojās mākslīgā intelekta sistēma. Tad darbiniekam ir tiesības saprast, kā šī sistēma darbojas un kādi ir tās lēmumu pieņemšanas kritēriji. Darba devējam ir pienākums izskaidrot par mākslīgā intelekta sistēmas darbību, tās riskiem un jebkādiem ierobežojumiem. Darbiniekam ir tiesības aizstāvēt savas tiesības un attiecīgi pārsūdzēt, ja ir nepieciešams. Un savukārt, ja darba devējs ir izlēmis ieviest augsta riska sistēmu konkrētajā darba vietā, tad darba devējiem būs pienākums informēt savus darbiniekus par šo sistēmu. Un nobeigumā es vēlētos sniegt nelielu informāciju par papildus materiāliem, ko jūs varat izmantot, ja ir šāda nepieciešamība. Tātad pirmām kārtām praktiskās vadlīnijas mākslīgā intelekta ieviešanai iestāžu darbā un pakalpojumos. Šīs vadlīnijas izstrādāja Varam kopā sadarbībā arī ar Tiesību sarga biroju pagājušajā gadā, lai arī šīs vadlīnijas ir domāts vairāk tā kā publiskā sektora iestādēm, tomēr pamatprincipi ir vieni un tie paši, un šīs vadlīnijas mierīgi var izmantot. Attiecīgi nākamie divi materiāli ir Tiesību sarga veiktie pētījumi par mākslīgā intelekta sistēmām un diskriminācijas aspektiem. Šajos pētījumos ir aplūkotas augsta riska sistēmas, kas ir šajās 8 jomās, tātad nodarbinātība, veselība, izglītība, pieeja dažādiem pamatpakalpojumiem, un attiecīgi šeit var iegūt informāciju gan par juridiskiem aspektiem, kas jāņem vērā, gan arī par šiem te piemēriem, kas parāda jau detalizētāk, kā un kāpēc šīs pārkāpumi ir radušies. Un tieši tāpat ir pieejami arī 2 citi Tiesību sarga biroja materiāli par to, kas ir diskriminācija. Tas ir 22. gada materiāls, gan arī par to, kas nav diskriminācija. Un tas ir šī gada materiāls, tā lai visiem būtu labāks iespējams saprast par to, kā mums labāk saprast diskrimināciju. Lielas paldies par uzmanību!